Vai tu trenējies mēnešiem no vietas, bet tev muskuļi joprojām neaug? Šis ir pirmais potenciālais iemesls. Tu vēlies būt ļoti liesas cauri gadu. Jā, būt zem 10% augļu ir brīnišķīgi. Tev parādās vēnes, tev presīte kļūst redzama, tev paliek izteiktāka žokļu līnija, tu pēkšņi diemos parādās skaistas meitenes, tu jau zini. Taču problēma ir tāda, ka šādos apstākļos tavs ķermenis nevēlas būvēt muskuļu masu. Kāpēc? Zemes tauku līmenis ir fizioloģisks stress, ko tavs ķermenis uztver kā dzīvībai bīstamus draudus. Jo, ja tas nokritīsies pārāk zemu, tu tik tiešām vari nolikt karoti. Protams, mūsdienās šis draud tikai retajam, jo ēdiens ir ļoti plaši pieejams, bet tavs ķermenis vēl joprojām dzīvo laikos, kad ēdiens bija reti sastopams. Atceries tos laikus, kad mums bija jāmdīt tīģeri ar šķēpiem, lai izdzīvotu? Es arī ne, bet tavs ķermenis ir radīts šādiem apstākļiem un nemaz nenojauš, ka tev blakus ir veikals. Šis nozīmē to, ka tavs ķermenis to vēlmi būt liesam uztver kā ēdienu iztrūkumu, tāpēc muskuļu augšņētis vairs neziedos tik daudz resursus. Kāpēc? Jo tam ir svarīgāk noturēt tev pie dzīvības, un 3 cm lielāks bicītis tev nepalīdzēs izdzīvot, lai arī kā tu gribētu savam ķermenim to iestāstīt. Muskuļu masa ir kā luksus prece, ko tavs ķermenis maksimāli attīst tikai tad, kad tas jūtas droši. Tāpēc, lai šo apietu, tev ir apzināti jāuzkrāj neliels daudzums tauku. Vismaz 10 līdz 15%, lai maksimāli ātri būvētu muskuļu masu. Šos taukus tu vari pēc tam nodzīt un izskatīties brīnišķīgi, bet tieši maksimālajai muskuļu augšanai kaut kāds tauku daudzums ir nepieciešams, jo tas rada piemērotāku vidi. Tāpat kā tu nepirksi 900 eiro vērtu Gucci somiņu, ja tev uz savu vārdu būtu tikai 1000 eiro, tavs ķermenis nebūvēs muskuļu masu, ja tavs tauku līmenis būs 5%. Tev ir jāuzkrāj nelielas rezerves, lai tur mierīgi sirdi varētu ziedot resursus šādām luksus precēm. Ceru, ka tev šis video noderēja, tiekamies nākamajā video par otro potenciālo iemeslu. Čau!